Sveiki visiem, šeit es Emīlija, un esiet sveicināti manā YouTube kanālā. Es tagad taisīšos, es krāsošos, un pastāstīšu, kāpēc es šodien filmēju vlogu. Pirmajām kārtām, manai draudzenei, Katei, manam mīļam Sauļakam, ir dzimšanas dienā. Viņai paliek 15 gadi. Un mēs ar Megiju, man otru Sauļaku, mēs iesim viņu sveikt. Bet precīzāk, mūsu plāns ir, kad mums būs nopirkta kūka, un tur kūks ir uzlikti viņas mīļākie celebrity. Un jā, un tāds ir mūsu pārsteigums ar Megiju viņai, un vēl mums ir dāvana, un pēc tam es to dāvanu jums parādīšu, bet kamēr es sataisīšos, pastāstīšu, kāds ir vispār mūsies plāns, pēc kā mēs vadīsimies, tāpēc, kad šodien ir arī Lāča pleša diena, mūsu valsts Latvijas Lāča pleša diena. Izsakot vienkārši Latvijas svarīga diena. Un tāpēc arī mums ir pasākums baznīcā, uz kuru mums ir jābūt 10. Un tāpēc mēs ar Megiju ātrāk satiksimies. Viņa atbrauks pie manis. Un mēs sataisīsim līdz galam to kūku. Un jā, lai mums viss būtu gatavs, jo pēc baznīcas mēs aizbrauksim uz skolu. Un pēc tam no skolas mēs brauksim uz manām mājām. Bet jā, šodien būs ļoti interesanta forša diena, tāpēc, kad dzimšana dienas nav katru dienu un īpaši tādam svarīgam cilvēkam. Tāpēc ļoti interesanta diena būs un es esmu ļoti excited. Jā, bet es gribu pastāstīt jums bišķu sīkāk, kā mēs viņu sveiksim. Un tātad mums būs kūka, bet to kūku mēs viņai uzreiz nedāvināsim. Tagad mēs satiksimies un mēs iesim uz to baznīcu, mēs viņai nedāvināsim neko. Tas tāds būs viņai pārsteigums pēc tam, jo teorētiski viņai nojausma, ka mēs viņai varētu dāvināt kaut ko tādu, bet mēs viņai neuzdāvināsim pašlaik. Un arī dāvanu mēs viņai uzreiz neuzdāvināsim, bet mēs uzdāvināsim viņai aploksni, uz kuras būs uzrakstīts, kad viņa to aploksni tiks svērt vaļā tikai tad, kad viņa ir pie manis. Un tas viņai tā kā paildzinās tas viņas pārsteigumu brīdi, un viņai būs tāds, es gribu ātrāk braukt pie tevis, lai uzzinātu, kāds mana dāvana un visa tā, un viņa būs ļoti excited, viņa būs ļoti priecīga, viņa tāda, jēj! Izsakot, tas ir tas, ko es ceru, bet jā. Jo pagājušajā gadā es viņai arī dāvināju kūku, bet es viņu sagaidīju tieši pie viņas mājas durvīm. Es ielikšu video. Aiziet. Kādas ir tās sajūtas? Jā, un tas bija viņai tāds pārsteigums, bet šajā gadā, kad mēs atbrauksim pie manis pēc skolas, mēs viņai uztaisīsim tādu tā kā kvízu, ne kvízu, bet tā kā mēs saliksim dažādas lapiņas pa visurienu, pa visu manu māju, un ja būs jāatrod viņas. Un tā viena lapiņa aizdīs viņu pie tās viņas īstās dāvanas, izsaku. Un jā, viņa atradīs to savu dāvanu, un viņa būs ļoti priecīga, visu forši. Un tajā brīdī, kamēr viņa vairs skatīsies visas savas dāvanas, mēs ar Megiju paņemsim kūku un viņai uztaisīsim pārsteigumu. Tadā! Man šķiet, mēs esam ļoti liela ģēnija, tāpēc, ka kurš to varētu izdomāt reāli? Tikai mēs, ne? Protams, es neesmu pieradusi runāt un taisīties, tāpēc es nezinu, kas no šī video visi sanāks. Es ceru, ka es kaut ko sakrīgu pateicu, tāpēc, ka man ir ļoti nepierasti runāt un darīt citas lietas. Tādā ziņā runāt kaut ko tādu pa sakarīgu un darīt, piemēram, tur krāsoties vai šitā te. Tāpēc es ceru, ka viss būs chill, viss šis video ļoti sakarīgi sanāks un viss būs labi. Bet jā, es līdz galam sataisīšos jā, un tad es sagaidīšu Megiju un tad mēs taisīsim kūku. Jēj! Pičēk! Krēkls no Shein, bikses no House. Izsakot, es gribu jums parādīt katras dāvanu. Tad šī ir tāda kaste, un tajā kastē ir vairākas lietas. Izsakot, tur ir dažādas maskas, tādas, visādas, vienkārši, lai viņi varētu relaksēties visforši, zeķes, jo viņai patīk tādas foršas lietiņas. Daudz končas visādas, un tad ir tāda kastīte Happy Pills. Ok, es esmu atpakaļ. Megija arī ir atnākusi. Megija atnāču. Jā, es izsakot, turpināšu prasīt. Es neceros, pie kā es tiku, bet izsakot, tur ir Happy Pills, tur ir arī tāda svecīte, un tur ir tādas končiņas, gardumiņi. Un jā, un tad kur ir kūka, uz kuras mēs izprintēsim viņas celebrity
crushes. Jā. Mums tas ir jāizdara 40 minūtēs, tāpēc, ka 30 minūtēs teorētiski, tāpēc, ka mums jāiziet vēl līdz pieturē, lai mēs atliktos un varētu iet uz baznīcu. Tā kā tā, un es uztaisīšu tādas lapiņas, tā kā tas ir hinti, lai viņi atrastu šo lielo dāvanu. Izskot, jūs to visu redzēsiet video gaitā, video turpinājumā, tā kā tā. Okay, es to gribēju džemeri atnes, es viņu akordas. Nu, nekas, man mašīnā viņš bija. Nekas, es tikai Megija vēl atnešu tās vēstules, kur ir tā kā vēstules. Nē, tas ir katram garu stāvoklim, tā var teikt. Ja tu jūties bēdīgi, tad atvēršu to vēstuli, viss būs forši un viss būs dzīve laimīgāk. Tagad es aizlīmēšu visu ciet līdz gām. Es varu līmēt šito te? Protams. Šur ir? Nu, tur es ielikuši to te. Tad jā. Mums ir bombu dāvanas, teikšu tā. Jā, mums ir vislabākās dāvanas. Manuprāt. Nezinu, ja man kaut ko tādu īdomā, tad ir reāli apraudātos no priekiem. Tāpēc, ka, nezinu, vēstules, tas ir kaut kas tāds, nezinu, tāds privāts, bet tā kā ar nolūku, bet tā kā tas ir paredzēt, ka cilvēks ir ieguldījies tajā visā, ka tā nav tā vienkārši nopirkta dāva un tas arī viss. Bet tas, ko mēs taisam, to mēs domājam, kas mums patiks. Mēs gan kā rakstīt visu šito, tad tas nav tik vienkārši nemaz. Šitā ir tik mīlīgi vēstules. Jā, šitās man jāieliek kastē un jā. Ir cik vēstules? 14 vēstules. Jā, bija jābūt 15, bet 15 kaut kur. Kaut kur viņā. Tālu, jūras zelmē. Mūsējais rezultāts ar visiem čalīšiem. Nu, nav visi, tāpēc kopā būtu 50, 60. Mums tā koka nav tik liela, un jau vairāk mums printeris. Printeris nav arī tās. Un gravī tieši pa vidu priekšā. Tā. Tieši tavs vīrs, Kata. Tu jau nometīs to koku. Ups! Wow. Nē, ir smuki, ļoti smuki. Pretty. Kata tā pieturā, un mēs tādī būsim klāt, iedosim viņā aploksni. Daudz laimes dzimšanas dienā! Īsakot, mēs tev iedodam aploksni, bet to aploksni var vaļā tikai manas mājās. Tā kā tev ir jāgaida, kamēr. Tas būs grūti, bet tad tikšu. Jā, tad tu nedrīkst. Man šeit, kas jūs dzirdēju no tā mājas stūra. Emīlija, tad smējās, ka viņi nezinu, ko viņi tagad filmēja man. Jā, un tikai tā, mēs tagad brauksim pētnī. Kaut, mēs te sēžam, jā, un tur ir kaut kur tur tālāk, ir visi dziedātāji. Viss te ļoti pārāk hautiski notiek, neko nemaz saprast. Mēs esam iespiesti. Klimpiņās. Ojoj. Pārāk daudz cilvēku. Tad diskutē, ka visi ir garām 10 priekšā. Kad mēs esam kaut kādā tramvajā, autobusā, un tur vienkārši mēģina balansēt. Emīlija nokrita, tāpēc, ka viņa nevīk turēties. Un mēs rāta balansējamies. Ļoti daudz cilvēku. Ej, nove. Kaut kāds 100 cilvēku vairāk. Nezinu. Uz skolu. Reāli. Un Emīlija vēl projām neturās īsti, bet viņa atkal nokritīs. Bet jā, autobus reāli cenšas balansēties, ka nav iespējams reāli. Tas ir tas, kā stāvs. Es tikai uzrakstīju. Happy birthday, dear sweetheart. Happy birthday to you. Happy birthday, dear sweetheart. Happy birthday to you. Happy birthday, dear sweetheart. Happy birthday to you. This is your day, so let's celebrate. Happy birthday to you. What? Yeah. Yes.
It's about that. It's about that. Tur ir kafijas patība. Pirmais jautājums, cik ir 7 reiz 8? No! 56. Jā. Tagad, Ok. Tālāk paliek interesantāk. kurā gadā Namis piedzima? 2022. Taču vēl no padomā nesmu. Es nekumanīju, vajag uzlikt, tikai es vēl te nebiju. Cik gadus Emīlija spēlē klavieres? 11. Jā. Paskaties uz augšu. Paldies. Tas tikai tagad ierok. Es tik teicu, ka šis būs skaidrs. Nu jā. Kā tu tik? Nu, uzlecu ar Spiderman palīdzību. Cik gadus Megija dejo? 7. Jā. Nu, malacīte. Malacīts kapacīts. Nu, ko ir pienācis laiks pēdējiem punktam? Pēc Emīlijas istabu un apskaties skapī. Kura gada mēnesī tika izveidotas Susra Musrīņa grupa? Marts. Jā. Homemade. Nu, labi, nedaudz, kas bet tā kā. Mana dzimšanai, no way, Sherlock. Šitas ir labs. Ak, Dievs, cik tur daudz. Tur 14. Kurš to rakstīja? What is this? Pagaid vienu konči tikai debļies. Ej, tu nos, paldies!